Sveiki, mani draugi! Mans vārds ir Agnese Muižniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šodien vēlos pastāstīt tādu interesantu lietu, jo man uzdeva jautājumu viena no klientēm. Viņa saka, Agnese, klausies, tagad būs šis kvantu projekts. Pavasara projekts kvantu lēciens sievietes labsajūtā, bet mani mulsina tās 2 nedēļas, ka būs šī attīrošā ēdienkarte un par ko vispār tur ir stāsts, vai nav kaut kādas drastiskās metodes. Un, zinu, to jautājumu saņēmu, man bija tā... Un man pilnīgi attausa atmiņā visa tā manu gadu pieredze. Un man likās, es viņu sajūtu, saprotu, par ko viņi vispār runā. Un es sapratu, ka man būtu vērtīgi ar tevi tajā dalīties. Jo tur ir manas vērtīgas atziņas. Un tāpat laikā tas ir interesants stāsts, kā tad es nonācu līdz tam, kur es esmu šobrīd un daru to, ko es tagad daru. Tā kā paldies par jautājumu. Es varētu teikt, ka šis mans attīrīšanās, atjaunošanās, pašizdziedināšanās ceļš, viņš ir sācies jau no 19 gadiem. Toreiz es praktizēju gavēņus. Tie bija 10 gadi. Parasti tas bija ap lieldienu laiku, vēl tur Ziemassvētku laiku, bet es biju atklājusi, ka tajā laikā, kad es neēdu, es jūtos ļoti labi. Man bija 3 reizes vairāk enerģijas, es varēju daudz vairāk izdarīt, man bija pilnīgi absolūti tīrs tāds mentālais lauks, un man ļoti tas laiks patika. Citi cieta un mocījās, es atceros, bija jāiet uz lūkšanām, un cilvēki tur pārdzīvoja un dzēra tējas. Es kaifoju no tā, kad nav jāēd, kad ir tāds tā kā laika. Tajā laikā jau es pamanīju, interesanti. Bet pēc tam, kā jau pabeidzās, uzreiz jau vakarā uz lidiņu, kartupelīši, gaļiņa un viss notiek atkal pa vecam. Nu labi. Tā kā es varētu teikt, ka šis mans laiks, kad es biju aktīva baznīcā, viņš man bija tāds ticības laiks. Viss, kas bija saistīts ar veselību, jo man nebija diskomforts savā ķermenī jau no bērnības, saistībā ar gremošanas visiem procesiem. Un man tas bija tāds ticības laiks. Un šis stāsts būs par to, kā es no ticības un eksperimentiem nonācu līdz zinātnē. Jo šodien es esmu psihologs, energoterapeits, pirtniece, dziedniece un arī pašizdziedināšanās kočs. Un tur ir ļoti daudz zinātnisku mācību faktu un procesu un tehniku šajā visā, bet viss sākās reku šajā laikā. Kā tad virzījās mans ceļš tālāk? Mani jaunākajam dēlam šobrīd ir 3, būs 13 gadi. Un tas ir tātad nākamais mans solis sācies pirms 13 gadiem, kad es sāku mācīties un klausīties sevī pati. Piespiedu labprātīgā kārtā, bet vispār piespiedu, jo te bija tāda apstākļa dzīvē, kad man nācās klausīties sevī, ko un kā darīt, un atkal tas ir saistīts ar ēšanu un ar dzīvesveidu. Tajā laikā man bija tādas stresa lielas situācijas, ar kurām bija jātiek galā, bija 2 mazi bērni. Un jau vecākais no abiem dēliem bija alerģisks. Savukārt man, lai noturētu to lauku, to lauku, ka man ir jārisina situācijas, es piefiksēju, ka tas, ko es ēdu, man nedara. Kartupelīši un gaļiņa kaut kā neiet īsti kopā. Pēc tam gribas gulēt, ko es nevaru atļauties, jo man ir 2 mazi bērni. Nav spēka, ko es nevaru atļauties, jo man ir arī spiediens un stress, ar ko jātiek galā, un loģiski un racionāli jādomā, un ir vajadzīgs spēks un enerģija. Sakot, es sāku pārskatīt to, ko es ēdu, kā tas ietekmē manu labsajūtu un pašsajūtu. Un tajā laikā es iemācījos, kas ir dalītais uzturs. Kad ņēmu nost, ja tā bija gaļiņa, tad tā bija tikai gaļiņa ar salātiem, ja te bija kartupelīši, tie bija tikai kartupelīši ar salātiem. Un vēl tajā laikā, kas piedzima un radās manā dzīvē, vēl viens bērns, lai kad es biju bez vīrieša. Vēl viens bērns, un tas bija mans topošais biznes, jo vecākais dēls bija alerģisks, savukārt es jau stāstu, ka man bija jāmaina visa ēdienkarte, un saldu te gribās, stresiņš tad ir, saldu te gribās, ko darīt. Un tajā laikā es izdomāju veselīgu našķi, tikai no augļiem, ogām un sēkliņām, ko nosaucu par sēklu musu, un vēlāk no tā uztaisīju arī biznesu un palīdzēju daudziem citiem cilvēkiem. Arī braucu pa Latviju, mācīju bērnus skolās, stāstīju, ko nozīmē veselīgs uzturs un kā pašiem pagatavot tādus veselīgus našķus, par ko beigās arī saņēmu ārstu biedrības veselības gada balvu gan par ieguldījumu sabiedrībā, gan arī par vērtīgo produktu, kas ir radīts. Šobrīd produkts ir
iet jau pasaules tirgu eksportā un arī turpina savu dzīvi tikai citu saimnieku rokās. Bet šis laiks, kad es biju šajā procesā, un es tev bišķiņ pastāstīju arī to fonu, tas bija ļoti interesants laiks. Tajā laikā vēl nebija populāri vegāni, svaigēdāji, prānēdāji, gaļēdāji, visēdāji. Tas vēl nebija populārs, kā tas ir šobrīd, kā jebkurā restorānā tu iet. Tajā laikā bija internetā jārakājas, par ko vispār ir stāsts. Vispār ir arī kaut kā savādāk var ēst, jo mēs tie 11-15 gadu atpakaļ. Jo es atceros, kad es radīju produktu un gāju tos cilvēkiem stāstīt un radīt, es lasīju lekcijas tirzniecības centros. Savā stendā stāstīju, mācīju, kāda nozīme ir šķiedrvielām, kā viņas ietekmē gremošanas traktu un arī visu izvedes procesu. Nu, tādi bija tie laiki toreiz, kas tagad ir pašsaprotami un pats par sevi. Bet zini, kas bija interesants? Tajā laikā, kad es stāstīju tev tikko, kad es jau biju iemācījusies dalīto uzturu un biju pārgājusi cita veida arī našķiem, es pusgadu biju arī kā svaigēdājs. Un tajā laikā es arī sēklumus radīju. Bet kāpēc es stāstu? Ko es piedzīvoju tajā laikā, kamēr es biju kā svaigēdājs, kas vispār neapstrādā termiskēdu? No manis nāca ārā ne tas, ko es apēdu. Un tā bija pirmā dziļā iepazīšanās man ar savu ķermeni, lai sāktu saprast, kad pat neēdot tik daudz, no manis nāk ārā 2 reizes vairāk. No kurienes? Man likās, es tikai tāda govs. Un tā bija pirmā pieredze, ko nozīmē, ka ķermenis pašattīrās un pašatjaunojās. Jā. Tā bija mana pieredze ar augu valsti, lai gan cik interesanti būtu, šajā projektā nebūs tikai augu valsts ēdienkarte, absolūti nē. Bet šis projekts ir absolūti atvērts gan gaļēdājiem, gan svaigēdājiem, gan vegāniem, jo ēdienkartē ir vairākas opcijas ēdienu. Tu vari izvēlēties pusdienās, piemēram, vai tu gribi ēst vistiņu ar dārziņiem, vai tu gribi ēst to, kas atbilst tikai vegāna ēdienkartē. Nu, lūk, bet šie bija tādi pirmie soļi, un es gan tajā laikā diezgan arī nokritos svarā, bet kā tajā laikā tas nebija būtiski. Man bija tik daudz enerģijas darīt visu to, ko es daru. Un apkārt cilvēki, protams, ka redzēja, ka es esmu vēl tievāka kļuvusi un domāju, ka es tur ļoti pārdzīvoju par savām emocionālām lietām un psihoemocionālajām, bet man bija ārkārtīgi daudz jaudas, enerģijas un veselības iet un dzīvot savu dzīvi. Skaidrs, ka es tajā nepaliku, nāca rudens, vēlāks rudens un ziema, un es atgriezos pie tāda uztura, kā tas ir šiem platuma grādiem. Tā ir mana pieredze. Es nesaku, ka tas ir vienīgais pareizais. Cilvēki dzīvo arī vajagēšanās, domāju, arī visu cauru gadu, bet tas nebija man. Un man vajadzēja izeksperimentēt visus šos ceļus, lai gan man vēl tas tāds tips esmu bijusi, ka man ir no viena grāvja otrā grāvī. Un tajā laikā es arī likās, nē, es tikai šeit palieku, bet tad es pamazām atgriezos arī tādā normālā ritmā. Tad es piedzīvoju, trešais man tāds lielais solis šajā visā, es iepazinos ar uzturbagātinātāju pasauli, ar nutricioloģiju, un tajā es biju 7 gadus īstenībā. Tur bija tādi pirmie soļi, kurā es varēju savilkt kopā, bet kas tur no manis nāca ārā, kā es jūtos, ar to sāku mācīties pirmos pamatsoļus, kas atrodas manā ķermenī, kāds ir orgānu sistēmas, kā viņas strādā, jo neba mums to skolā māca, nē, kā es smējos. Bērniem nevis jāmāca, kā 3 valodās dzejolīšu no galvas runāt, bet kā kakāt pareizi. Tas būtu tas, kas ir jāiemāca bērniem jau mazajās klasītēs. Un, lūk, un es sāku pētīt savu ķermeni, izprast visu gremošanas procesus, un viennozīmīgi savilkt kopā tādas jau zinātniskās lietas, anatomiju, visu par cilvēka ķermeni, ar to savu pieredzi, kas man bija pirms tam. Un kāpēc es radīju, kā tas produkts radās. Nu, lūk, bet te atkal bija viens tāds mans fuck-ups. Kā jau šī parastā cilvēka dzīve, kas ir, tad, kad ir grūti un sūdīgi, mēs mākam saņemties, mēs visu zinām, mēs varam sevi sajust un visu izdarīt, un uzlikt sevi uz sliedēm, būt veseli, stipri, un viss ir brīnišķīgi. Un pēc kāda laika mēs tā kā atkal noslīdam un atgriežamies kaut kur uz vecajām sliedēm, jo ir taču forši. Un īstenībā arī ar uzturlīdzekļu pasaulē bija ļoti līdzīgi.
es jūtu, ka es esmu atkodus mehānismu. Kādu mehānismu? Tad, kad es jau saprotu sevi, esmu iepazinusies ar produktiem, es esmu iemācījusies jau ko. Dzīvoju kā gribu, ēdu ko gribu, galvenais zinu, ko pēc tam iedzert. Viena brīnuma tabletīte, lai visu sagramota, viena brīnuma tabletīte, lai būtu vajadzīgi, jo vitamīni, minerāli, viss, kas vajadzīgs, viena tabletīte, lai visu attīrītu lieko, nu un tā beigās tur ir daudz burciņas un tabletītes. Un es sapratu, ka es esmu visā tajā apaugusi un ieaugusi, un īstenībā sapratu, ka tas ir brīnišķīgi priekš slinkiem cilvēkiem. Un tas bija mans gadījums. Es nesaku, ka tas ir slikti. Man joprojām ir draugi, kas tajā visā pasaulē dzīvo, un viss ir brīnišķīgi, bet es stāstu par sevi. Jo mans uzdevums vienmēr ir bijis pa dzīvi rakties dziļāk. Rakties dziļāk pie saknēm un rakt, kur ir sakne. Tieši tāpatās, kā es strādāju ar klientiem sesijās, kur ir sakne tajā lietā un problēmai. Un līdzīgi bija arī šeit, bet es esmu ļoti pateicīga katrai šai pieredzei un arī nutricioloģiju un uzturbagātinātājiem, jo ir daudz labas lietas. Un arī brīnišķīgi, ka šī lieta ir mūsu dzīvē, jo tā daudz lietas var atrisināt. Piemēram, pašā sākumā tas izārstēja mans bērns no visām alerģijām, tā iemesla dēļ, kad vienkārši attīrījās un aizgāja visas alerģijas. Sev arī daudz palīdzēju, bet es saku, es iegāju tādā uzsēdos uz dozes, kā es to saucu. Pateicos par to arī, ka tajā laikā man veidojās šī domāšana, un es sāku saprast, kā lietas funkcionē. Un viens mans tāds fuck-ups arī ir, ko es biju paņēmusi šajā laikā, viss ir tikai parazīti. Jebkas, kas notiek, viss ir tikai par parazītiem. Un man tas bija ievedis jau tādā domāšanā, 3-4 gadā es varēju tīrīties no parazītiem, jo viss ir parazīti. Un tā sajūta, ka visu laiku netīra, un tā sajūta, ka ir kaut kas ar sevi jādara. Un es biju es to saucu tādā savā grāvītī, kurā es biju iekāpusi. Nu, un tajā laikā es no grāvī arī kāpu ārā, kad es sāku saprast, paklausies. Bet tu, Agnes, dzīvo, kā tu gribi, ēd, dzer, ko tu gribi, domā, ko tu gribi, un tu zini, ko var iedzert, kuras tabletītes, kas ir it kā no labas un no dabas. Un tajā mirklī, kad es to atzinu, sapratu, un tas bija tāds, kā tā atmošanās mana sava veida tajā mirklī, tajā etapā. Es jau gāju no tā visā ārā. Un kas tad bija tālāk? Es sāku pētīt un sekot līdz, kas man nemitīgi liek justies tajā parazitārajā vidē, un tā ir mana domāšana. Un es pat es esmu arī dzērus, protams, ka mālus un gājusi visu to dziļu attīrīšanu un nēšanu vairākas dienas, kā jau es tev stāstīju, man ar to nav bijuši problēmas, man tikai no tā pieplūst enerģija. Bet bija arī viena nedēļa, kur es iztestēju vēl vienu metodi, kā ir, ka tu neēd un neguli. Un zinu, ko es sapratu, tas nemaina parazitāro vidi manā ķermenī, jo es braucu un pārbaudījos. Un tad man bija tā, kas ir tas, kas vispār šo visu man vada? Kas ir tas, kas visu laiku man liek justies netīrē, kas visu laiku man liek justies kaut kas ir nemitīgi jātīra? Un es aizrakos līdz tam, ka tā ir, katram cilvēkam ir enerģētiskais lauks. Un zini, kas tās ir? Tas jau ir parazitārās domas laukā. Tā ir parazitārā domāšana. Un tad es atskārtu, ka fiška un lieta, kas tagad ir jāsakārto, līdz kā mēs esam aizrakusies, tā bija parazitārā domāšana. Jā, tas ir viennozīmīgi iet laiks kopā ar apzinātību, bet es gribu teikt, ka tas ir nemitīga augšana mums katram vienam, lai kurā etapā mēs savā dzīvē būtu. Mēs visu laiku tikai ejam uz jaunu apzinātības līmeni. Un šis bija viens no tādiem maniem procesiem un posmiem. Un es viennozīmīgi redzēju un jūtu, kā mainās viss mans cilvēku loks apkārt. Nomainījās pilnībā cilvēki. Es no pilsētas atbraucu dzīvot dabā. Manī absolūti izmainījās iekšēji arī viss. Likās, ka piedzimst jauna Agnese. Piedzimst kaut kādas jaunas lietas manī. Gan redzēšana, gan jušana, gan visa sensorika atdzimst. Un es iepazinos ar dabu. Es sāku iepazīties ar dabu. Un pacēlās augšā
arī tādas lietas un atmiņas un bailes un sāpes un traumas no dziļas bērnības, kas ir bijuši, un tad vispār man salikās puzles gabaliņi kopā. Un tā es atgriezos pie dabas, un šobrīd jau es esmu jau 5 gadus šajā procesā, kad esmu daļa no dabas, un turpinu šo visu pētīt un iet. Latvijas augi, tie, kas mums draugi ir doti, viņi ir ārkārtīgi spēcīgi un maģiski. Man ir ar ko salīdzināt, jo, kā es tev stāstīju, ļoti daudz burciņas un buņģiņas bija manā mājā. Man ir ar ko salīdzināt šo augu enerģētiku, kāda viņi ir tepat augušam augam, pat arī pašam pareizi novāktam, pareizi izžāvētam un izkaltētam. Kāda enerģētika ir augiem, ko mēs tepat paši savā Latvijā dzeram, kādus pretparatāros pulverus no augiem, ko augu mūsu zemē mēs varam lietot, un kāda ir to iedarbība, tad, kad tas ir nepieciešams. Visu arī šo pētījumu veicu uz sevi un eksperimentēju. Un esmu bezgala pateicīga. Vēl viena ļoti interesanta lieta, sastopoties ar dabu, tepat Latvijā pieslēdzās klāt tāda lieta kā senču tradīcijas, paražas, un tā ir vesela tāda mūsu kultūras daļa, kas ir ļoti interesanti. Ļoti interesanti ir pabūt tieši tas, kā mēs Jāņus svinam, ja? Tas ir arī savu veidu šis rituāls, un mūsu senčiem viņi bija daudz gadu griezumā. Un arī esmu izbaudījusi no visām tādām pusēm arī šo daļu, lai saprastu, kas veido visu šo manu domāšanu, šo manu lauku un šo manu dzīvi. Un ļoti ātri skaidri sapratu, kas ir šīs parazitārās domas, lai aizvērtu tās durtiņas ciet un justu, kā mainās viss arī manā fiziskajā ķermenī. Tieši tāpēc bija ziemā šis projekts Iziet no prāta būra, kur ļoti daudz dalījos, kas ir parazitārās domas un domāšana, un kā tas mūs ietekmē, kā mēs jūtamies fiziskajā ķermenī. Un šis projekts, kas tagad ir pavasarī, ir ļoti daudz par fizisko ķermeni. Tā kā nākamais etaps un solis kvantu lēciena sievietes labsajūtā, kur ļoti daudz ir par ķermeni. Viena no sadaļām, kur būs šo 2 nedēļu ēdienkarte, ir tieši par šo procesu, kā ieslēgt ķermeni šajā pašizdziedināšanas procesā, un kur ir, es to daru pirmoreiz šogad, atļaujos ar jums tajā dalīties, zinot visu šo garo pieredzi, lai iedotu to, kas patiešām ieslēdz sievieti pašatīrīšanās procesā labsajūtā. Tu nebūs neviena no drastiskajām metodēm, kuru es esmu piedzīvojusi. Nebūs neviena sveša tehnika un pat nebūs neviens uzturbagātinātājs, kas tur tiks iekļauts. Jo mans ceļš, mans personīgs pētījums ir par to, kā cilvēks dzīvojot saskaņā ar dabu, ar dabas bioritmiem, esot daļai no tā, ēdot to, kas ir atbilstoši viņa fiziskajam ķermenim, saprotot šo, kam dēļ un kādu pārtiku viņš uzņem, saprotot, kas vispār notiek fiziskajā ķermenī un ka to vada mūsu nervu sistēma, kā ar to savienoties, kā savienoties ar savu ķermeni, kā palīdzēt savam virsnierē, kā iekustināt maigi un būt sievietei savā iegurnī, kā apasiņot savus orgānus, kā vingrot tā, ka nevis tu stiep muskuļus un kaut ko tu tur kačā, bet vispirms pašā pirmatnējā solī, kā vingrot tā, ka tu izstiep savas fascijas. Tā ir vesela māksla, kas ir iekļauta šajā projektā. Un rekā es tā pavisam esmu jau līdz tam aizgājusi. Tāpat arī draugi par meditācijām. Tas ir viens no maniem pētījuma objektiem tieši tāpat. Es neesmu nekad vēl bijusi tā, kad es esmu samaksājis lielu naudu par to, lai nopirktu, lai klausītos un izanalizētu, kas notiek ar mani, bet es nelietoju. Nelietoju nevienu no tādām meditācijām, jo tā iemesla dēļ, ka es esmu sapratusi, ka vispirms jau mūsu senči dzīvoja meditīvā stāvoklī 24 stundas, un tas ir normāls, dabīgs stāvoklis. Ja tagad būtu kāda vec māmiņa vai vec tēls domāt, pa ko tu te vispār runā, ko tu tur dari, ko tu uz tām austiņām tur liec un klausies, viņa būtu nopietni, kāpēc tev tas viss ir vajadzīgs. Tad tieši tāpēc, ka šis stress, ar kuru mums ikdienā ir jācīnās, ir visa radītājs un ietekmētājs. Un tas, cik tālu es esmu aizrakusies, ka meditācija ir tad, kad ir absolūtākā savienošanās ar savu fizisko ķermeni. Un caur šiem vingrojumiem,
caur dziļo izpratni, kas ar mani notiek, visa dienas ritms, satikšanās ar cilvēkiem, satikšanās ar sevi, satikšanās ar ēdienu, kļūst par meditāciju. Es esmu par to. Un zini, kas ir meditācija vēl manā izpratnē? Kad cilvēks uzņemās 100% atbildību par sevi, par savām domām, par saviem vārdiem un par savu rīcību. Tas viennozīmīgi cilvēku ievada ļoti apzinātā stāvoklī. Un tad, kad viņš iemācās būt patiesi godīgs ar sevi, tas ievada viņu brīvībā. Un brīvība ievada dziļā apzinātā stāvoklī. Un šī brīvība ieslēdz pašizdziedināšanās un pašatjaunošanās procesus arī fiziskajā ķermenī. Arī psihosomātika, energosomātika, tās ir arī zinātnes, kas ietekmē šīs zināšanas, uzzināt šīs lietas, arī ietekmē mūsu fizisko ķermeni un pašatjaunošanās un pašattīrīšanās procesus. Un arī šīs zināšanas ir iekļautas šajā gan ēdienkartē, gan visās 3 nedēļās. Un kā tad bez tā, lai saprastu smalki savu anatomiju? Nu, redziet, mēdens, kā energoterapeitam man bija jāiziet ļoti smalks kurs anatomijā, jo es nezināju enerģijas, ka pie manis atnāk klients. Nevaru viņam čakriņas vaļā. Es ļoti dziļi iedziļinos līdz pat kaulu struktūrai, zinot visu ķermeņa uzbūvi un vēl saprotot smalku psihosomātiku, kā cilvēkam palīdzēt atrisināt to viņa mērķu un to situāciju, ar kur viņš pie manis atnāk. Līdz ar to mans domāšanas veids, kā es šobrīd redzu cilvēku, ir ļoti smalki no iekšām uz āru un vēl saprotot arī, kas notiek ārā, kāds ir lauks un kas vispār notiek ar cilvēku ārpusē. Līdz ar to viss šis ceļš, visi tie mani posmi, ko es esmu dzīvē piedzīvojis, man ir atvedis līdz šim. Un es joprojām turpinu pētīt, turpinu izzināt, bet labāko, kas man šobrīd ir dots, labāko, ko es jau zinu un pazīstu un redzu, cik tas fantastiski strādā, ar labāko es ar tevi dalos. Jo es nevaru par to klusēt. Zini, kāpēc? Jo laimīga sieviete nespēja par to klusēt. Ir tāda anekdote. Vēlns saka sievietei, es tev iedošu visu, ko tu vēlies. Fantastisku veselību, attiecības, brīnišķīgu vīrieti un seksu un ceļojumus un bagātību un bērnus un veselību. Vai cikot, nu visu. Realizēties gribi, kā vien tu vēlies. Ir tikai viens noteikums. Tu nevienam to nedrīkst rādīt un stāstīt. Tieši tāpēc tā ir anekdote. Sieviete nespēja to izdarīt. Laimīga sieviete, viņai uzdevums jau saknē būtībā ir darīt apkārt citus laimīgus. Gan savu ģimeni, vīru, bērnus, tos, gan arī visu apkārtējo sabiedrību. Nu, laikam kaut kā es jūtos atbildīga, jo tieši tāpēc es esmu iznākusi jau gadu sociālos tīklos, lai uzņemtos atbildību par to sabiedrības daļu, kuru es pazīstu. Par tiem cilvēkiem, kuri mani zina, kuri mani pazīst jau daudzus gadus. Un šie projekti, ko es šobrīd taisu un veidoju un daru, ir kā aicinājums un kā no manas sirds dot labāko, ko es protu, zinu, jūtu un kā es šobrīd varu palīdzēt. Gan ar zināšanām, gan ar tehnikām, ar savām prasmēm un mīlestību. Paldies tev! Ja tev būs kādi jautājumi, droši komentāros tu vari man uzdot, es ar prieku atbildēšu. Un pateicos tev un priecājos, ka tu šeit esi un līdz šim mirklim es šo visu noklausījies. Padalies ar mani, vai tas ar tevi bija vērtīgi, un tiekamies atkal.